Tā, nu kas skatās kanālu, tie jau zina stāstu ar Voyager, kā man izbeidzās pussasī granāti. Jā, es paskatījos, tur granāti beigti, galīgi izjukusi. Nezinu, no kā tas sargs viss bija normāls. Bet vienmēr sakot, jā, man bija doma, vai vēl tagad ir varbūt doma, nomaniet granātu, un tad tirgot es vispār gribēju tirgot, jo dzīvē plāni pamainījušies. Bet, ja kāds grib šitādu te ar granātas defektu, es varu parādīt. Tur ir, var skaidru un gaiši redzēt defektu. Nav nekāda diršana. Es biju domājis sataisīt, varētu par kaut kāds 1,5, 1,6 pārdot. Ja kāds gribētu uzņemties, savākt un visu izdarīt pats, un tad tālāk nezinu, vai perekupos vai ko, lai es tad pa 1200 es būtu gatavs atdot šitādā veidā, tā kā viņš ir. Nu, ja nē, tad es nomainīšu to granātu, cik viņi tur maksā 40-50 eiro. Bet, jā, tāds Voyagers. Ir visādi vizuāli nelieli defektiņi, kaut kādi aizmugurē šitā arka nav vēl metināta, bet ten ir tāds sūdiņš kaut kāds. Nu, bagāžnieka vāks, kā jau bagāžnieka vāks. Šitā arka ir pārmetināta, pats pārmetināt, tur viss kārtībā. Te kaut kāds neliels varbūt defektiņš ir. Šitas spārns ir tāds uz robežas, un kapotam te apakšā ir, nu, priekšiņi norūsējis, kā viņiem visiem. Tā, kas ir iekšā? Iekšā šitāds te, nesaplēsta ādas stūre. Krēsli nav saplēsti, ir padiluši, bet nav, nekas tur baigi padilis nav, normāls. Priekš Voyager ir labi krēsli. Parastais klimats, viss maģītis strādā, viss tādā ziņā, nu, uz ABS ir kļūda, bet tagad es tam sapratu, tur laikam bija izģērbies pie tādas granātas, tur dačiks veikts, tas ir jāmaina. Ir gāze, ir baigā skaņa, nu, diezgan labi skan. Atpakaļ skata kamera, griestiņi piekaramie. Aizmugurē krēsli arī nekas nav saplāsts, visi bērniem ērti, visi pelēkie paklājiņi pieskaņot salonu krāsai. Aizmugurē arī viss krēsls ir, viss tā kā vajadzīgs. Durvis parastās, nav nekādas elektroniskās, nekas tur neķerās. Jā, apskati ir līdz decembri beigām. Iziet, visu var apskatīties. Kaut kas varbūt priekšā pieklāp bišķiņ, bet apskatē neko neierakstīt. Tagad es neko neesmu darījis. Tu esi viss sakārtošais, tagad ņem to āķārā. Viss bagāžnieks kāds ir. Ir arī komplektiņš ar šitiem velūru paklājiem. Nu, bagāžnieks kā jau bagāžnieks, tas visiem tāds ir. Kas motortelpā? Motortelpā šitā. Staga gāzes iekārta. Siksnes rullīši tur ir samainīts, stūras pumpas ir mainīts, ģeneratoram ogles ir mainīts, vārstvākiem blīvas mainīts, jauns bačoks kopā ar stūras pumpi. Jā, gāzes iekārtai nekas nav it kā vajag darīts. Akumulators ir labs, kompis ir augšā uznests. Tā viss it kā viss ir čikinēkā. Nu, kapots kāds viņš ir, tāds viņš ir. Tā kā, ja kādam interesē, var šitādu iegūt tādā stāvoklī, kāds viņš ir, kāds viņš te stāv. Rūts, bet nu uz priekšu neiet dēļ zinātiem defektiem. Apakš arī, kā apakš kā jau apakš apskatē, viss nekāda cauruma nebija, viss tur ap kulakiem viņš vakstīja. Jumta reliņi un viss pārējais. Jā, 1200 eiro, ja tu gribi par padalīties, varbūt kādam čomam interesē, kā projekts vai kaut kas tāds lētāk es neatdošu, tad es pats vienkārši sataisīšu un vēl bišķi dārgāk pārdošu. Bet jā, dalies ar video, sūti draugiem un rakst komentārā vai kādu komentāru. Es pielikšu arī komentāros, pielikšu arī aprakstā savu e-pastu, un tad var sazināties ar maniem. Nu, gan jau atradīs, kas gribēs, tas atradīs. Tā kā šī tāds te Voyager Brussels 3.3 automāts.